знаете, у человека, вот, прожившего такую жизнь, как у меня, очень много было вопросов, потому что мне нужны были ответы. Просто нужны. Ziniet, tādam cilvēkam kā es, kurš nodzīvojis tādu dzīvi, bija ļoti daudz jautājumu, jo man bija nepieciešams atbildes. Un es drīzāk uzdevu šos jautājumus Dievam, jo cilvēkiem es absolūti neusticējos. Nevienam neusticējos. Tādu cilvēku vienkārši nebija ne manā ģimenē, ne starp draugiem, ne starp autoritātēm, kurus sastapu cietumā. Vienkārši nebija tāda cilvēka, uz kuras varētu paļauties. Un arī mācītājs tādus nepazinu. Tobrīd nepazinu. Un šie jautājumi manī vienkārši mājoja. Lūk šeit. Un tie piepildīja mani. Un vienā reizē, naktī, miegā, mani apmeklēja jauneklis, bez spārniem. Es pilnīgi noteikti zināju, ka viņš ir eņģelis. Un šis jaunais cilvēks man sacīja, nu ko, gaidi atbildes no Dieva? Labi, es atbildēšu tev. Un viņš sāka man stāstīt. Un es teikšu jums godīgi, es saņēmu atbildes uz visiem saviem jautājumiem. Bet es neko neatceros. Zināt, kas notika pēc šīs tikšanās? Mans gars nomierinājās. Manas sirds dziļumos ienāca šalom, miers. Есть путь, гласило Божье Слово, есть истина, открыла вновь весна. Есть жизнь спокойна и сурова. Я, как мать, жду, сидя у окна. Я, отец, бегу к тебе навстречу. Светом я являюсь пред тобой. Я тебя всем нужным обеспечу и позволю наслаждаться мной. Я беру тебя, дитя, на руки. Šim cilvēkam daba ir dāvājusi daudz. Viņš glezno raksta dzejoļus, sacer dziesmas. Šos talantus iespējams viņš mantojas no mātes dzēnieces, bet aso prātu no tēva zinātnieka. Taču viņa vecāki, kas nesatricinām ticēja komunismu ideāliem un ateistiskajai ideoloģijai, savas dzīves lielāko krahu piedzīvoja tieši viņā, savā vecākajā dēlā, kuru vairāk par intelektuālu sabiedrību vilināja laupītāju dzīves romantika. Un pēc tam, kad vēl bērns būdams, viņš savam rotaļu biedram nozaga monētu kolekciju, grēks viņa dzīvē ienāca ar Jonu. Savus 18 gadus Aleksandrs Kovaļuks sagaidīja cietuma kamerā. Моей победы знамя, звуком трубных песен из песней. Первый срок это было такое становление. Manas pirmās sodāmības laikā bija tāds tapšanas periods, bet otrā sodāmības laikā es jau iepazinos ar Haizivi, vienu no autoritātēm, kurš man vienkārši parādīja, ka vajag mācīties. Man otrā sodāmība bija stingrajā režīmā Daugavpils cietumā, un tur viņš man sacīja, klausies, tev jāmācās, tev ir talanti. Kādi talanti? Talanti veidot tetovējumus, talanti pagatavot ieročus. Trešās sodāmības laikā man jau bija cita taktika. Es izlēmu, ka tā vairs nesēdēšu kā iepriekš. Es izlēmu vairs nebūt par ļaundari redzamu, bet par ļaundari neredzamu. Un ārēji es kļuvu par paipuisīti kontrolieru acīs, bet patiesībā mēs gatavojām jau profesionālu bandu, lai ņemtu inkasātors. Mums jau bija notikusi pēdējā apspriede, kurā izlēmām, ko darīt ar atsliecniekiem.
Un principā mēs nolēmām, ka tos novāksim. Что свидетелей не будем оставлять. И вот в один из дней Bet tad vienā dienā es vienkārši ieraudzīju gaismu. и свет, он Un šī gaisma kā prožektors telpā spiedās cauri griestiem. проходил через потолок помещения. Откуда? No kurienes? И я смотрел, Es лампы, raudzījos они augšup, не lampas nebija работают. iedegtas. А я Es сам pats по biju этому vilcis проводку elektrību, делал. bet te gaisma А nāk свет cauri проходит через griestiem. потолок. И к этому времени, Tas bija в laiks, принципе, я kad es нормальным normālā языком не valodā говорил. vispār У vairs меня только nerunāju. был Tas bija мат, tikai вот mats un атмосфера. cietums lenks. Всё. И родители, они уже Mani vecāki jau tajā laikā bija mani apmeklējuši cietumā, un viņi sacīja, Aleksandr, mēs tā vairs negribam dzīvot. Mēs tam visam gribam pielikt punktu. Tu mums vairs neesi dēls. Un ar šo brīdi zini, ka tev vairs nav vecāku. Jo mēs uzzinājām, tu esi bandīts. Bet te pēkšņi tā gaisma. Un es stāvēju šajā gaismā cilvēks, kurš neko nezināja par Dievu, kas nekad nebija ticies ar kādu sludinātāju. Vienīgi 16 gadu vecumā es biju kristīts un visu aizmirsis. Es vienkārši stāvēju gaismā un pēkšņi sāku celties augšup. Man atrauja no grīdas. Es paraudzījos augšup, un patiesībā tur augšā man pārņēma šausmas. Šausmas, ka tur viss bija augsts, manī ienāca bailes. Un tad, kad es atjēdzos uz soli, tad ieraudzīju, ka ģitāra, ko turēju rokās, ir palikusi karājamies gaisā. Un ziniet, kas notika? Es jums pateikšu. Ja sākumā es stāstīju, ka manī bija tādas skeletveidīgas robežas, tad tajā brīdī viss šis metāliskais skelets vienkārši sabruka. No tā vārda, ko es sev pateicu, es esmu sajūcis prātā. Es taču esmu psihs. Un es tur sēdēju tāds krimiķis un skatos, ģitāra karājas gaisā. Nekas to nestutē, bet tas taču nav iespējams. Bet es redzu, es esmu sajūtis prātā, es esmu visparstākais psihs. Bet es te grasījos tur kādu slepkavot. Es tur sēdēju, un man pašam par sevi nāca smiekli. Es plānoju tādas lielas lietas, pa pusgadam veidoju schēmas, kā kuru novākt, bet patiesībā šajā brīdī ar manu galvu jānodarbojas. Jo tas taču ir viss, beigas. Un tad es visu atliku un sapratu, tagad tā. Pēc iespējas ātrāk vajag apgulties, un nav zināms, vai es vispār vēl piecelšos. Un tad es izgāju no tās telpas un gāju uz sekciju, kur varēju gulēt. Bet ejot, man prātā ienāca pilnīgi skaidra doma. Bet ja nu tas ir Dievs? Sākumā es atgaiņāju šīs domas, nu kāds tur Dievs? Bet ejot tālāk, atkal, bet ja nu tas ir Dievs? Kad atnācu, apsēdos gultā, un manī jau bija radies zināms kopsavilkums. Un es sapratu, ka Dievs tiešām var būt. Un tad es sacīju tādus vārdus. Ja tu, Dievs, dzirdi mani, ja tas tiešām esi tu, un tu man tur uzrīkoji to gaismu, pierādi man, ka tu esi, uzmodini man tieši 4:00. Es pamodos no tā, ka man kāds grūstīja. Es atvēru acis, bet blakus neviena nebija, bet man turpināja purināt neredzamas rokas. Tad, kad es no tās telpas izgāju, es nodomāju, nu, ko lai tālāk daru, ko? Un šķietam arī atbilžu nekādu nebija. Bet no tā brīža es sāku klausīties un skatīties pavisam citādāk uz pasauli. Es pēkšņi sāku ieklausīties, par ko cilvēki runā, par ko tiek runāts radio un televīzijā. Es sāku lasīt tādu žurnālu Zinātne un reliģija.
Es šķirstīšos žurnālus un domāju, varbūt tur, ko sameklēšu. Un tajās vietās, kur tika nopelti ticīgie, es izrakstīju dažādus citātus no Bībeles un spriedu. Lūk, kā to saka kungs, skaidrs. Bet pēc tam es sastapu cilvēkus, kur runāja par skaitli 666, un es sapazinos ar vienu no šiem cilvēkiem, un tā mums veidojās jau šāda pirmā biedrošanās vēl cietumā esot. Mēs tikāmies, un viņi man slepenībā iedeva Jāņa evaņģēliju. Viņi to iedeva un sacīja, klausies, tas tev ir tikai uz īsu brīdi, un raugies, ka neatņem, jo toreiz jau vēl izsakoja ticīgos. Es sāku to pārrakstīt, un Dievs interpretēja. Dievs vienkārši man skaidroja vārdu nozīmi, viņš teica, tas ir sacīts par mani. Un tad es pie saviem puišiem iedrāzos un saku, un vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņa godību, tādu godību kā tēvu vienpiedzimušā dēla, pilnu žēlstības un patiesības. Jūs varat iedomāties, tas ir Dieva vārds, mēs te kentus sitam, tas nav nekāds spēks, spēks ir vārdā. Bet viņiem nelikās, ka jūs tiešām esat sajutis, vairs nerunājat par bandu un inkasatoriem. Viņi man teica, o, skaidrs, zini, satiksimies vēlāk, labi? Bet pēc tam īstenībā es jau slepenās telpās tikos ar šo cilvēku grupu. Ar ticīgajiem? Jā. Mēs tikāmies elektrības sadalas telpās. Tas ir vietās, kas cietumā ir aiz atslēgām. Mēs tur ieslēdzāmies, lai mūs nenotvērtu. Vienkārši vienam elektriķim, Valoģam Krilovam, tur bija piekļūšanas iespēja. Viņš viss tās sadalas telpas atslēdza, mēs tur gājām iekšā kā istabā, visapkārt, viss dūca, viss elektrizēts, nekur nedrīkst pieskarties, visapkārt nāve. Un tieši tur mēs mierīgi varējām lasīt Dievu vārdu. Bet, ja runājam par grēku nožēlu, tad, kad šī grēka nožēla nāk, tas ir grūti. Man arī bija smagi, bet man šķiet, ja ļoti daudz ļauna ir pastrādāts, nu kā tas bija jums? Kā ieraudzījāt, ka grēka nožēla ir nepieciešama? Mani šausmināja kas cits. Mani šausmināja Lūkas. Ja Dievs redz un dzirda mani, tātad viņš redzēja un dzirdēja mani arī iepriekš. Un tad sanāk, ka visi slepenie darbi, kurus esmu darījis un kurus nezina pat tiesvedība, tie darbi, ko dēvē par noslēpumu, tos Dievs zina. Un tās ļoti ātri lika ļodzīties manām kājām, jo es sapratu, ka tad norēķins būs nevis no cilvēkiem, bet no Dieva. Par visām netaisnībām, ko es pastrādāju, bet es tās darīju ar tādu dedzību, ka nekur likties, te bez nožēlas vienkārši nav iespējams izdzīvot. Jo pēc tā līmeņa, kā es pats sevi tiesāju, tad, godīgi sakot, būtu piespriedis sev nāves sodu. Man pat bija daži tādi dzejoļi, kuros rakstīju. Es sevi tiesāju, un tiesas smagākas par to vairs nebūs. Es rakstīju dzēju, kas noteica manas dzīves līmeni vienīgi nāves soda gaismā. Да? И представьте, какое тут может быть околесица такая. Es atceros, pirmā man grēka nožēla bija aiz giljotīnām. Tā bija tāda vieta Daugavpils cietumā, darba teritorijā, kur atradās milzīgs šķērs. Tās briesmīgi dārdēja, cērtot metālu. Un es gāju turp un lūdzos, pilnā kaklā, vēru vaļā muti un teicu, kungs, tu visu redzi. Un neviens nebija mācījis, kā tas darāms. Nē, tas viss nāca no sirds. Pēc gada šajā cietumā tika ienest evaņģēlija,
Un tikai tad parādījās iespēja dabūt bībeles tieši cietumā. Līdz tam viss bija ciet. Библии прямо в тюрьме. До этого все было закрыто. Aleksandra pārtapšana aizsākās cietumā, taču iznākot brīvībā, neviens viņu ar atplastām rokām negaidīja. Bija vajadzīgs liels gribas spēks un paļāvība uz Dievu, lai noturētos un neatkristu atpakaļ. Un tad nāca kāds negaidīts piedāvājums – strādāt ar ielu bērniem, un Aleksandrs piekrita. Произошел такой момент интересный, что Nāca tāds negaidīts notikums, kur rezultātā es varēju novērtēt pats sevi šī darba sakarā. я понял, что Un pēkšņi es sapratu, ka manī nav mīlestības. Manī taču nav tās mīlestības, kur bērniem pienāktos, jo viņiem taču nav vecāku. Un ko es kā ticīgais te varu darīt? Un tad es atcerējos svēto rakstu vietu, kur bija sacīts: ja kādam no jums trūkst gudrības, tad lūdziet pēc tās. Un tad es domāju, ja cilvēks var lūgt gudrību, kāpēc gan viņš nevarētu lūgt mīlestību? Šo bērnu dēļ. Lai es būtu kaut nedaudz maigāks, lai es varētu parotaļāties ar viņiem. Es teicu, kungs, dod man mīlestību. Un tad šī mīlestība vienkārši nolaidās par mani. Šis mīlestības gars vienkārši nāca par mani. Vēlāk, kad es to visu analizēju, es sapratu, ka patiesībā ienāca pats Dievs manā dzīvē, jo Dievs ir mīlestība. Tā pa īstam, jā? Pa īstam. Es stāvēju, no acīm plūda asaras. Tad, kad vakarā es viņus noguldīju, es stāvēju un lūdzos par gultās slapinātājiem un teicu, kungs, svētī viņu dzīves. Es taču zināju viņu lietas, no kurienes kurš nāk, kam ir un kam nav mamma, kur ar nūju ir daudzījuši, un kur istabā nelaida liekot gulēt uz kaislauķi pie durvīm. Vienkārši es zināju viņu dzīves stāstus, un Dievs manī uzpūta šo mīlestības liesmu pret bērniem. Самим собой любовью вот эту за детей. Но Bet es jums lūko pateikšu, kas notika. Notika tas, ka šie bērni man pašam bija kā smilšpapīrs slīpēšanai, un patiesībā šis darbs ar bērniem, bāreņiem apstrādāja man pašu sirdi. На самом деле работа с детьми, у которых не было родителей, она обработала мое сердце очень здорово. Un šī sirds apstrāde notika ļoti lielā mērā, jo no manis acīm redzot bija nepieciešams noņemt visu šo rupjību un raupjumu. Un patiesībā pēc šī darba man pašam izveidojās ģimene. Без любви нету в жизни рассвета, вдохновение под пленкою льда, и душа ждет библейского лета, если только живая душа. Saša, mēdz taču gadīties, ka tu kādreiz cilvēkiem stāsti par Dievu, bet viņi baidās pazaudēt savu brīvību. Jūs tagad esat atnācis pie Dieva, vai esat zaudējis kaut ko no brīvības, kas jums reiz bija, jo jūs man teicāt, ka brīvību augstu vērtējāt? Нет, свобода не укротилась, но о свободе я мало знал. Nē, brīvības nav kļūst mazāk, bet par brīvību es zināju maz. Par tādu brīvību, kas vērst uz šķīsto, labo, svēto. Un patiesībā es nekad pat necerēju, ka varēšu būt tik brīvs. Tik brīvs, lai nāve un dažādas bailes nesaspiestu dzīvi, bet lai apvāršņi pašķirtos. Taču, ja pats cilvēks to nevēlēsies, piemēram, nevēlēsies izmainīt pasauli sev apkārt, vienkārši kaut vai svētīt kaimiņus, kur dzīvo blakus, svētīt apakšstāvu,
tos, pret kuriem mums iespējams nav ne kripatiņas patiks, bet vienkārši uzsildīt šo mīlestību, uzsildīt šo brīvību. Lūgties par ielām, par tiem pabiem, kuros cilvēki iet bojā, par vietām, kur pulcējas narkomāni, par prostitūtām, kas stāv ielu malās un ubago pārdodams savu miesu. Vienkārši lūgties ne ar savu mīlestību, ne ar savu saprašanu, bet lūgties ar dievišķo mīlestību. Un tad šie apvāršņi patiešām paplašinās. Tad arī, noskatoties ziņas, tu nevarēsi tā vienkārši tās noskatīties, pakasīt degunu un uzreiz iet putru vārīt. Nu, Dievu pasaulē tas tā nav. Dievu pasaulē tu redzi labo un nedari grēku. Un grēks, cilvēki pat nesaprot, ka to var sevī kraut iekšā. Līdz galam nenovestu darbu grēks, neizdarītu darbu grēks, tādēļ, ka varēja cilvēks to izdarīt, varēja palūgties, varēja iestāties par kādu, varēja atvērt savus robežas. Lūk, tāda ir mana izpratne par brīvību. Bet kā sirdi paplašināta, jums pašam taču bija stipri egoistisks skats uz pasauli, savus es uz piedestālu un izdzīvot, un novākt tos, kur traucē, un pēkšņi tā atvērties, lai iet kalpošanā un nedzīvot pats sev. Nu, šī, manuprāt, ir vairāk Dieva, nevis cilvēka prioritāte. Jo cilvēks pats sevī neko paplašināt nespēja. Viņš cik vien grib, var pats sevi zombēt, mēģināt atmest smēķēšanu vai vēl ko citu, bet tas, ko es visu pamatā redzu, tā ir grēka nožēla. Un šai grēka nožēlai, pazemībai, sako Dieva godība, kad Dievs vienkārši atklāja sevi cilvēkam. Viņš vienkārši atklāja sevi cilvēkam. Un šajā brīdī kas notiek? Cilvēks tad var ieiet paradīzē. Ieiet šajā mīlestībā. Viņš var baudīt šo mīlestību, baudīt dievišķo klātbūtni, piedzīvot pašu Dievu. Un paradīze, tā ir dievišķā klātbūtne. Paradīze ir Dieva klātbūtne. Paradīze, tā ir mīlestība. Mēdz taču sacīt, es biju kā paradīzē. Tas ir tad, kad tevi mīl, kad par tevi rūpējas, kad no tevis neprasa, lai tu atbildi ar to pašu, bet tev vienkārši mīl tādēļ, ka tu tāds esi. Чтобы ты отвечал взаимностью, а просто тебя любит, потому что ты есть такой. Un Dievs man parādīja tādu mīlestību. Viņš no manis nepieprasīja, lai es visu otrādi izgrieztos, lai citā ādā ielīstu. Nē, viņš vienkārši man mīlēja, un es jūtu šo mīlestību. Un dažkārt, kad man nācās paklupt, un es grēkoju, tad lūkšanā es vaicāju, kā tu vari mīlēt mani? Es jau sen pats sevi būtu ienīdis, bet kā tu mīli? Tava mīlestība patiesībā izmaina sirdi, un man akmens sirds vienkārši sāka kust. Izrādās, ka tā nav akmens, izrādās tā ir dzīva. Tā vienkārši ir aizsals avots. Ik viens cilvēks ir radīts pēc Dieva līdzības. Ik viens cilvēks. Un nav tāda cilvēka, kurš nevarētu vienkārši saņemt glābšanu no Dieva. Tādēļ, ka tad, kad šis ledus kūst, tur īstenībā ir dzīves avots. Un pēkšņi tu ieraugi atveri un tek dzīves ūdens. Plūst gaisma un pasauli izmainās pavisam citā virzienā. Lūk, un tad parādās gan brīvība, gan mīlestība, un viss pats labākais. Ведь любовь – это веяние Бога. Ведь любовь –
это вечности свет. Пусть любви в жизни будет так много, сколько будет отпущено лет. Пусть любви в жизни будет